Sveicināti, dārgie skatītāji! Pēc kāda gada pārtraukuma, pēc jūsu pašu lūguma atkal atgriežamies pie tēmas apļu veida krustojumi. Ļoti daudz cilvēku ir iemācījušies pareizi izbraukt apļu veida krustojumus, taču joprojām paliek tādi, kas neko nesaprot un joprojām ir sastrēgumi. Iesākumā atgādināsim, kādi tad ir pieklājības noteikumi apļu veida krustojumā. Tie ir pavisam vienkārši, pat ja jūs tos dzirdat pirmo reizi. Šajā krustojumā pa pirmo joslu drīkst braukt tikai tādā gadījumā, ja gatavojaties nogriezties tuvākajā nobrauktuvē. Ļoti nepieklājīgi skaitās nākamā izbrauktuvē pabraukt garām pirmo joslu, neļaujot citiem trāpīt uz apļa. Tieši tik vienkārši, bet grūti saprotam noteikumu dažiem. Ļoti saudabīga situācija ir tieši šajā apļu veida krustojumā, kur izrādās, skaitot mašīnas, ir noskaidrots, ka liela daļa automobiļu, kuri brauc ārā no Lubānas ielas, viņiem ir jātrāpa atpakaļ deglavvielā. Tas nozīmē, ka viņi pabrauc garām vismaz 3 izbrauktuvēm šajā krustojumā. Un ja kāds no tiem, kas veic šo garo maršrutu, neievēro pieklājas noteikumus, viņš aizver iespēju uzbraukt uz apļa vismaz 3 vietās. Tieši tādēļ šeit rodas sastrēgumi. Ko tad varētu līdzēt šajā situācijā? Daudz autovadītāji man ir sūdzējuši, ka ja viņi brauc pa otro joslu un palaiž kādu izgriezties, pēc tam viņus nelaiž apkārt pirmā joslā, lai viņi varētu nogriezties. Te nu es varētu iebilst, ka ja jūs braucat tiešām 50 km/h un jums aiz muguras kustību no nulles uzsāk kāda automašīna, viņa nevar jums iebraukt sānos, tā kā vienkārši brauciet slaidi un droši. Otrkārt, ja jūs stāvat un esat pirmā mašīna, lai izgrieztos uz apļa, es vismaz parasti uztaurēju tam, kas brauc garām pa pirmo joslu. Man šķiet, ka nav slikti uztaurēt tiem, kas brauc garām pa pirmo joslu un nelaiž pārējos aplī. Varbūt, ja cilvēks pat neko nesaprot, viņam ar laiku, tā kā Pavlova sunim, radīsies kaut kādi refleksi par diskomfortu, ka viņš traucē pārējiem. Tā mēs ar laiku visu sakārtosim, jo uztaurēt jau nav slikti, būtībā tā ir avārijas situācija, kas rada sastrēgumu.